Šodien ir tā diena, kad mēs ievācamies savos apartamentos, un esmu atbraukusi pagaidām viena. Parādīšu, kā tā izskatās. Šodien laiks mums galīgi nelutina. Tas tur ir sniega mākonis un tur ir kalns. Alds arī beidzot iesaistās ievākšanās procesā. Atnesīs mūsu koferus. Te tāds forša dārziņš ar avenēm un baziliku, tomātiņiem, bet tas laikam negluži mums. Home uz vienu mēnesi. 1200 kanādiešu dolāru mīnus 30% velkam ārā kalkulators. Tas ir mēnesī. Jā, par istabu šajā mājā mēs maksājam šādu summu. Bet jā, tas ir tikai uz šo vienu mēnesi, jo tas ir Airbnb, kā jau redzējāt, ļoti šiks Airbnb. Un tad, kad sāksies slēpošanas sezona, tad tas tiek izīrēts īstermiņā viesiem, un mēs te tā varam tikai pabaudīt šo mēnesi. Nākamēnes vāksimies kaut kur citur, jau pa citu cenu, bet tādas ir cenas šajā pilsētiņā. Pārsvarā, ja mēs gribētu kaut ko privāti tikai sev, tas būtu 1500, plus iespējams vēl elektrība un citas lietas. Čau! Tu jau ievācies? Viss mūsu bardeks ir šajā skapī. Mums kārtīgi jāizšķiro. Tur ir izmazgātās drēbītes. Ko tu tur dari? Iešu uz radio. Ies uz radio darbiņa. Pirmajā stāvā pie galda? Vai tepat? Ārā mašīnā. Studija. Istabiņa mums tāda diezgan forša. Mums ir lielākā guļamistaba visām mājām. Esam ļoti laimīgi par to. Mums ir arī... Guļās ļoti labi. Guļās ļoti labi, un te ir arī balkoniņš skaists. Un jā, lejā ir baļļa, ko varbūt izmēģināsim šodien vai rīt. Drusku izaicinoši sākumā saprast, kur kas stāv kā jaunā vietā. Jūs negribat mūs adaptēt? Cilvēciņš mašīnā vēl dzīvo oktobrī. Jā, bet te ir pasies, te ir virtuves sala, tik milzīga. Un virtuve. Neraugi. Ūdens no krāna. Rauģeni. Tā izskatās brokastis, kad tu negatavo mašīnā. Yummy! Nu kā ir, kad tev ir mājas? Neierasti daudz vietas, kur mantas nolikt. Mantas, jā, šitās te. Jā, mums vajadzētu sakārtot mūsu skapīti. Un datoram ir elektrība visu laiku. Tik daudz bonusi. Saka cilvēkiem, kuri dzīvo mašīnā, ir maz mantu, kur mums 2 čupas te un vēl 2 koferīši jāiztukšo jāsakārto. Un varam salīdzināt, kā masījā, cik ir daudz mantas iekšā. Man izrādās ir daudz. Tu nemaz nezinu, kas tev ir. Nu, šīs sēzņības vairāk laikam. Dažām drēbēm vēl birks klāt. $19 veiklīts. Aldis ir kļuvis atkarīgs. Labākais šokolādes piens,
ko esmu cēris litrā. $4. $4 īsts. Bet $2 maksā tā pudele. Viņi jānes atpakaļ uz veikalu, lai dabūtu savu naudiņu. Labi motivācija. Jā, labi motivācija neiznes. Ja esi Kanādā, sikamus ražots. Ies pirtiņā? Tur silts? Kāds nav izslēdzis? Mēs pačelosim savā mājiņā. Parādi, kā tu čilo. Tu izties pēc bezpajumtnieka pie mutes ar degošiem atkritumiem. Karsti. Izbauda Airbnb bonusus. Tagad noteikti. Burmulīši. Karsti, jā? Jā, parasti grūti augstajā, man liekas, iekāpt. Karstie arī var būt diezgan iespēja dabūt slosādu. Man ir labi. Pēc 4 naktīm lielā gultā. Laikam sailgojamies pēc šīs. Jā, vajag pagulēt uz mūsu cietā dēļ atkal. Vakar tā slavēju šo te pienu, neaturējos, nokļuvu pašā ražotnē, saldējums augsts, bet ar kādu garšu šis bija? Ir pīrāgs. Ķirbju pīrāgs un Krēpstība. laikam arī ieksts saldējums. Ja tu esi ražotnē D-Dutchman, tad jau jātērē. Protams, ka mēs nopirkām vienīgo rupmaizi veikalā. Šī ir lietuviešu, maksāja $9. Un Rīgas šprotes arī sakārojas. Šīs būs $6 par 190 gramiem. Līdzīgi salks cepumiņiem, karukuma konfektīts un vēl citas vafeļu končas. Tur varēja viss atrast, kas Latvijā ir tikai krievu uzrakstiem. Dosimies uz kornmeizu jeb kukurūzas labirintu. Iejutīsimies kā šausmenē. Cerams, ka šeit ar dažiem un zobeniem neviens ārā neliks. Vispār es lasīju, ka kaut kur Amerikā reiz esot bijis tāds incidents, kad šādā kukurūzas labirintā kāds tika sadurts. Bet nu tas Amerikā, te jau Kanādā cerams, ka viss droši. Bet tā kukurūza ir tik gara. Kukurūza, jeb corn. Un corn. Labirints reāli foršs. Augsts, pāri nekur neredzi. Bet mums nav īsti skaidrs, kur ir jātiek ārā. Nu tā kā, vai mēs zināsim, ka mēs esam ārā, vai tā kā nē. Tu gan ātri ārā un atradi ceļu pat. Jā, mēs esam glābti, mums neapēdīs neviens un nesadurs ar nazi. Un vispār naktī arī varot staigāt šāds labirints ar lukturīti, tad gan ir bailīgi. Un tur viņi ar tādu kā kaķeni šauja ābolus pa mērķi. Tur. Es pirkšu šo zupiņai pietiks, bet šis ir tik mīļš, bet daudz nepēdīs. Katrs jau saprot, kā grib. Kelonas pilsētā, protams, esam iemīlējušies, bet te apkārt arī esot šo to, ko redzēt. Ja vakar gājām caur kornmeizu, bet šodien, kurien mēs iesim? Mēs iesim pa vecajām
un sliedēm. Sliežu nav, bet ir taka. Tuneļi. Tilti. Nu, Miera kanjons tas esot. Nu, nedabūnu to Elisu ārā no mašīnas, tikai sēž telefonā. Viņa sēž un sēž un sēž. Jā, tāda dzelzceļa taka vien ir, un šeit vēl palikuši ir seni pamati no kādas stacijas, kuras nosaukums ir bijis saistīts ar Rūtu, kas ir meitas vārds kādam no darbiniekiem. Tu pateici, cik taka gara? Nē, 12 kilometri. Jāiet vienā virzienā un tad atpakaļ. Vispār pārsvarā ar riteņiem jābrauc, bet mums nav riteņi, tāpēc mēs iesim līdz pusītei un atpakaļ. Var sākt, kurā galā grib. Mēs sākam Rūtas stacijas galā, otrā galā var noīrēt arī riteņus. Tikko radās baigi labais secinājums. Elisai mēģina parādīt, kur šeit ir lidosta no kalna skatoties. Es neredzu tālumā. Jā. Un labs variants ir paņemt telefonu rokās un parādīt virzienu, un tad viņa ieraug, un izrādās, ka es pa citām meglēm runāju, kamēr viņa domā, ka es runāju pa citām meglēm. Tātad, ja kādam vajag parādīt, vienkārši parāda telefonu kamerā virzienu. Baigi skaisti skatījumā būtu, ja te būtu vilciens. Pirmais tilts. Tur būs labs skats, darām. Tur var tiltus redzēt no šejienes. Tagad drusciņu lietus mūs pārsteidza, tāpēc mēs slēpjamies zem tādu jumtiņu. Te var dažādi informāciju izlasīt, un viena no tām, ka šie tilti, koka tilti skaistie, ir arī deguši un nodeguši un atjaunoti no nulles, principā, jo meža ugunsgrēki ir sastopami arī šeit. 2003. gadā bija pētīgi. Wow, paskaties, kāds vilcienu dzinējs. Tur rakstīts, kas saucās Donkey Engine, jeb ēzelīši dzinējs. – 220 metrus garš un 55 metrus augstumā šis skaistais metāla tilts ir. Jā, nu 30. gados aizstājas koka. Ļoti smuki. Es jau kādu laiku atpakaļ lūdzos, ka es gribu apstāties un kaut ko apēst. Vīrs man nedod, jo redz jāsasniedzot tunelis. Nu, rekord tunelis. Es beidzot dabūšu ēst. Gribēs arī batonu? Jā, gribu batonu. Un gribu arī lavašī. Lūdzu. Paldies. Esam nopelnījuši. Jā. Ņemsi? Nu patīk tie tuneļi, nu neko neizdarīs. Ir augsts. Kur visi ar īres ritenīšiem aizbrauca. Mēs tikko redzējām lūsi. Nu kaut ko no kaķveidīgajiem. Dievs. Varbūt mēs viņu vēl varam redzēt.
Tur jā, pārspēt redzēt, vai ne? Atnācām arī uz to otru tuneli. Nu jau vairāk kā 7 kilometri noiet un būs jau arī atpakaļ jāiet. Bet jā, riteni jau pavisam ātri. Mums te viens džeks šurp turp jau cik reizes nobrauc, jau tikai sveicina un smējās par mums. Bet jā, kāpēc nenoīrējām riteni? Nu, $50 katram tas būtu. It kā varbūt nav dārgi šeit, bet mums likās, ka mēs varam arī izteigāties. Mēs gribam pabarot kaziņu. Samaksāsim šitajā automātā un dabūsim barību. Skaties, kas notiks tālāk. Re, kur divas jau dežūrē. Kur draudzene arī tagad gribēs. Un te domā, būs tur kaut kas viņai vai nebūs.